Celmenes matemātikā optimālais līmenis, darba lapa, pirmā daļa, 23. gads, 17. uzdevums, 4 punkti. Dārgs uzdevums. Labs, atmaksājās. Konusa veidols garums ir 61 centimetrs. Veidole. Nu, pierakstīsim pie SA 61 centimetrs. Augstuma garums 60 cm, SO 60 cm. Aprēķināt konus pilnas virsmas laukumu. Nu, tad vispirms pierakstīsim dotos. SA ir 61 cm. SO ir 60 cm. Konusa pilnās virsmas laukums ir jāizrēķina. Ja mēs skatītos formulu lapā, tad tur būtu teikts, ka konus sāna virsmas laukums ir pi RL. Pi reiz rādījus, reiz veidole. Veidole SA 61 cm. Un pamata formula lapā nebūs rakstīts, riņķa laukums ir pi R kvadrātā. Sāksim rēķināt. Ja es tagad uzskicēšu trīsstūrīti, taisnliņķa AOS, tad hipotenuze mums 61, augstums mums ir 60, bet AO mums ir rādījus. Mums formulās vajag izrēķināt rādījus. Mēs meklēsim AO. Un pēc Pitagora teorēmas AO kvadrātā ir SA kvadrātā mīnus SO kvadrātā. Tātad AO mums būs kvadrāta sakne no 61 kvadrātā mīnus 60 kvadrātā ir sakne no 121, un tie ir 11 centimetri. Mūsu rādījus, tas ir rādījus, ir 11 centimetri. Varam izrēķināt pamata laukumu. Pi R kvadrātā, pi reiz 11 kvadrātā ir 121 pi. Sānu virsmas laukums konusam būs pi. Skatāmies uz formuliņām. Reiz rādījus, reiz veidole. Tas ir 671 pi kvadrātcentimetri. Un pilnas virsmas laukums konusa ir S pamata laukums, pamatam plus sāna virsmas laukums. Tātad konusa laukums būs 121 pi plus 671 pi. Kvadrātcentimetri šī vietā nerakstīsim vēl. Izrēķināsim, cik tas ir summā. 792 pi kvadrātcentimetri. Tas ir pilnas virsmas laukums. Varētu rakstīt tādu bildi, bet ja paskatās, ko par šo te saka, kā būtu jāvērtē šādi izrēķināts uzdevums, tad visi ļoti priecātos, ja būtu izrēķināta precīzā vērtība. Paņemt zinātniskais kalkulators un izrēķināts, cik tad ir reiznot ar pi. 2488,14 kvadrātcentimetri. Nu, un drošības pēc varam pierakstīt atbildi tekstā. Skatāmies, kāds mums bija jautājums. Aprēķina konus pilnās virsmas laukumu. Tad atbildi ir konus pilnās virsmas laukums ir 792 pi kvadrātcentimetri, jeb 2488,14 kvadrātcentimetri. Dārgais uzdevums, nopelnīti 4 punkti. Paldies par uzmanību!